Zinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Sējas laiks, šodienas rakstu vieta. Bet to es saku, kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļauj, un kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību. 2. Korintiešiem 9. nodaļa, 6. pāns. Šodienas pārdomas. Nav šaubu, ka pasaule iet caur grūtiem laikiem, tāpēc pārmaiņas skar mūs visus. Ja gadījumā tu ej caur trūkuma vai neauglības tuksnesim, apņemies atrast veidu, kā kaut ko sēt, jeb citiem vārdiem sakot, dot no tā, kas tev ir. Atceros, ka pats gāju caur tuksnešainam posmam. Es apņēmos ticēt, ka man vienmēr ir ko dot. Es kalpoju citiem, negaidot atmaksu, bet ticot, ka Dievs mani atalgos. Prasīju, lai viņš man parāda, kur un ko darīt. Bija reizes, kad sēju padomu, vai vienkārši iepriecināju kādu ar smaidu. Varētu stundām stāstīt liecības, kā Dievs mani svētīja. Kad tu ticībā sāksi paklausīt sējas principam, tu atklāsi, ka Dievs sūta veldzējošas straumes tavā tuksnesī, atjauno tevi, sniedz tev nepieciešamo spēku un nodrošinājumu. Šodienas lūgšana. Tēvs, es zinu, ka tu esi uzticams un rūpējies par mani. Es izvēlos atmest savu nepareizo attieksmi un paklausīt sējas principam. Paldies, ka katru dienu dod man žēlastību, ieraudzīt gan sēklas, ko esi man devis, gan augsni, kur tās sēt. Jēzus vārdā. Āmen.